Nu, tauta Latvijā, labu vakaru. Nu, redziet, kur mums ir Ligita. Kanāls ir Child of God, jā. Nu, es uzreiz paskatījos, netiesājiet citus. Domāju, labi, uzrakstīšu tūlīt Ligitai apakšā komentāru, lai viņa nemaldina mūs visus, bet lai viņa izlasa visas tās rakstvietas, ko Pāvils ir teicis savās vēstulēs, tur Titam, Timotejam, Korintai, ja? Visām vairākās vietās, daudzās vietās ir teicis, ja? Pāvils, lai visu iztiesā, lai visu iztiesā tur dievišķi, godīgi, pareizi, taisnīgi, es tā saviem vārdiem, ja? Tā kā puišu meitenes, nē, mums viss ir jāiztiesā, mums viss Dievs ir devis. Un Dievs ir, un Pāvils arī ir uzrakstījis, viņš ir nosaucis vārdos tos cilvēkus, kas viņu ir pievīluši, kas viņu ir tur pametuši, viņš ir saucis vārdos, viņš ir pateicis, ko tie ir darījuši, ja? Tur tāds un tāds mīlēja pasauli vairāk nekā tur, ko tur mums pārstāja, mums sekot, aizgāja prom, piri. Tā kā puišu meitenes nevajag, Ligita nemāca pareizi, jā, nemāca, un trakākais ir, ka viņa ir izslēgusi komentārus, puišu meitenes, tas galīgi nav godīgi, jā, tas nav godīgi, jā, sieviete mācīs mūs, jā, un pēc tam izslēgs komentārus, tas ir negodīgi, nekristīgi, un tas galīgi, nē, puišu meitenes, es jūs brīdinu, jā, un lasiet paši, jā, jo tas ir tas pats no sērijas, kā, nu tad sanāk tā, nedrīkst tiesāt, nu tātad, kā ir, pestīšanu nevar zaudēt, šo dzīvo kā gribi, dari kā gribi, tu būsi debesīs, nē, meli, Dievs ir uzrakstījis kādas cilvēku kategorijas grupas, ticīgo, kādas ticīgo grupas netiks debesīs, ir viss pilns ar piemēriem, es tagad tādu īso video, ja? Tāpēc nedrīkst tā darīt, ir jātiesā, viss jātiesā, jāiztiesā bībeliski, godīgi, pareizi, adekvāti, jā, pārbaudiet garus, neticiet katram garam, tad mums ir viss, jā, tāds brālis vai tāda māsa, kā es teicu, jā, pa ošņā visas apenes trusiki, jā, tā garīgi, nu jūs arī saprotiet, ka garīgi, jā, jā, iz ošņā, ko viņš elpo, ko viņš domā, vai tādu vispār var iet kopā. Ja, mums ir, lai mēs ietu kopā kaut kur ar kādu, ja, tas cilvēks ir pilnīgi jāizgriež cauri 5 rengeniem, jāizlaiž cauri un jāapskatās, ko viņš elpo, kas viņš pa fruktu ir, ja. Un noņemti komentāri, tas ir galīgi negodīgi un, jā, tā kā sieviete gribēja mums pamācīt, bet beigās redziet, kā sanāca, ja. Tā nedrīkst darīt un komentāru noņemšana ir vēl jau vairāk parāda, nezinu, cilvēka kaut kādu būtību, kaut kā tā puišu meitenes. Lasam bībeli paši, tāpēc te nevar izlasīt vienu Mateja 7. un ar to viss beidzās. Tad raujam ārā tās vēstules, izraujam bībeli, arī tur Korānu dedzina Zviedrijā, tad metam bībeli ugunskurā. Sadedzinām Latvijā, pirmā bībele, Ligita. No kur ir pirmo bībeli? Es uzfilmēšu video, būs kontents atkal man.